Esmu Antra Krile, dzejnieces Velgas Kriles māsa. Un šeit ir Velgas dzimtās mājas Strautiņi, kurā Velga ir piedzimusi. Šajā istabā Velga ir piedzimusi 45. gadā. Tad Velga pabeidza Valkas skolu, tad viņa aizgāja studēt, toreiz tie bija filologi. Nu tā. Un pēdējos 10 dzīves gadus tad Velga nodzīvoja šeit. Viņa ļoti daudz rakstīja. Tad viņa tajā savā istabā dzīvoja. Lasīja ļoti daudz, ārkārtīgi daudz klausījās plates. Viņai ļoti patika akadēmiskā mūzika, opera. Nu, arī kaut kas jaukāks tāds. Un pienāca diena, kad viņi tomēr šķīrās no dzīves. Jūs jau arī redzat istabā, kur ir tā vieta saglabāta. Es viņu saglabāju. Es domāju, ja cilvēks to ir uzlicis, lai viņi stāv. Jo daudz, gandrīz daudz 100% visi teica, kad viņi vajag ņemt nost. Bet es neņēmu. Es domāju, ja tā josta tur ir, tad viņi tur stāvēs. Un vispār par nāvi nekas jau labāks nav par dzeju. Velks. Un tad jau es arī gribēju tāpat. Tas jau vairāk kā mana runāšana, es domāju. Kā sevi izsmēlus ir šī nakts, ir piepildīts līdz pilnībai te nieks. Ir radītājs te gleznojis šo zaru, šo spožo sētmalu. Vai iesākties pēc tādas pabeigtības diena var? Un visās 4 debesu malās mēnesis, ja ir tik starojošs un mirdzošs gals, tad kāpēc Dievs ir vajadzīgas sēras? Tā Velga rakstīja jau kādreiz savā istabā. Pēc Velgas nāves mēs tomēr gribējām ne tikai saglabāt viņas piemiņu, izdodot viņas darbus, kas ir būtiskākais. Un par to es varu pateikties tiešām atjaunotajai brīvvalstī, jo līdz tam tas nebija tā iespējams. Bez grāmatas izdošanas mēs tomēr domājam, ka vajadzētu arī iepazīstināt publiku. Arī vēl kā personību, iepazīstināt ar viņas istabu, ar to atmosfēru, kādā viņa dzīvoja, ar visu apkārtni. Jo šeit jau apkārtni ir dzejas tēlos pārvērtusies. Tā ir. Nu, un tad mēs izdomājām, es netīšām kaut kur avīzē izlasīju, ka Pēterim Jurciņam kaut kur ir Pēterdienas kaut kur Latgalē vai Matonsrainā, es neatceros. Un tad mēs izdomājām, kāpēc mēs nevarētu tādā veidā sākt. Un tad mēs sākām veidot Velgas dienu. Un šo pasākumu mēs veidojām 18 gadus. Nu, un tie bija ļoti, ļoti jauki pasākumi, vienmēr sirsnīgi, vienmēr apmeklēti. Piedalījās literāti un lasīja ne tikai Velgas dzeju, bet lasīja dzejnieki arī savu dzeju. Un es domāju, no tā viss kopumā tikai apkārtējā sabiedrība ieguva. Es tas domāju. Nu, ja mēs runājām par dabas tēliem, te jau viss ir. Es tieši tādēļ paņēmu, izrakstīju citāds, jo man demences jau nevar. Nu, protams. Viens no tēliem ir ābele, vai ne? Ābele. Šī ābele, kas te, tā bija pirms mājas celšanas. Šo māju Kriļu Jānis, mana tēvs, Velgas vecais tēvs, ieguva pa brīvības cīņām. Un ieguva tādā veidā, ka piešķīra zemi, un te bija mežs, un viņš vispār ar mežu nodarbojās, ar mežu darbiem. Viņš visu nolīda un tā šo māju uzcēla. Bet tā ābele bija jau tad pirms māju uzcēla. Viņai kaut kur 100 gadu vai būt, šī liela ābele. Uz ābeļu ziedēšanu to atbrauca ciemos. Mana māja, kas ceļmalā, pieder acīm. Tā vēl raksta. Šo filmu 360
ir sagādājis Velgas psihiatrs dēls Kristaps Priednieks, kurš ir mūsu ģimenes draugs. Velgas dzejas liels cienītājs. Viņš Velgu ir redzējis, kad viņš bija mazs puisēns, bet viņš to vēl atcerās. Jo viņš nebija gluži tik mazs. Viņam bija kādi 6 gadi, varbūt, vai 7. Jā, un viņš domāja, ka vajadzētu atstāt cilvēkiem šo Velgas istabu apskatīt, apkārtni apskatīt, jo iespējams, ka tas nesaglabāsies citādi. Tagad gar māju mums ir drusciņi nosvaltēts ceļš. Tikai tas, kas iet augšu no krustojuma uz augšu. Bet agrāk šeit bija tikai zemes ceļš. Un šis baltais ceļš vēl vienmēr visur ir saistīts. Tas ir arī kā dzejas tēls. Nu, te ir vienkārši kā patiesība, balts un vientuļš, zem manām kājām staigā ceļš.